Bet toreiz sacīksties pašā Rīgas centrā esplanādē tās gan žēlots netika. No nāves nav pasargāti arī automobīļi, taču atšķirībā no cilvēkiem, viņiem ir iespēja augšām celties. Tā klubs risina savu pamatuzdevumu – meklēt, atjaunot un saglabāt kultūra vēsturiskas vērtības. Ar šo Linkolnu senās dienās brauca Maksims Gorkijs. Kopā ar mašīnu atdzīvojas arī tās pagātne. Pirmais padomju rekorda automobīls ar 2 gāzes turbīndzinējiem – Pionieris 2M. Inženieris izmēģinātājs Ilja Tihomīrovs ar to 1963. gadā Baskunčakā uzstādīja PSRS rekordu – 311,5 km/h. Šis Fordiņš ar rekordiem gan lepoties nevar. Toties viņš dzimis Latvijā. Tādas mašīnas pēc amerikāņu firmas licences ražoja Rīgas akcijas sabiedrības Vairogs fabrikā. Mašīna tā arī saucas – Fords Vairogs. Tāpat kā daudz citi automobīļi, arī Rīgas Fords centra Mežsiemas darbnīcās atgūst savu īsto seju. Vēl vienu Fordu vairogu atrada un atjaunoja kluba Jelgavas sekcijas biedri. Izrādījās, ka šī automobīļa virsbūve savulaik izgatavota tepat Jelgavā. Renu konkurenti Rafam bijuši jau pirms pusgadsimta. Un straujāk sāk pukstēt vecā brandmeistara sirds, ieraugot, kā pa Jelgavas ielām, kā senāk, traucas pazīstamais automobīlis. Interesi par tehniku mostas bērnībā. It īpaši, ja tētim pieder tik neparasta mašīna. Kluba biedrs Jānis Padoms spējas iekārtot savu darbnīcu. Iekams skatītāju veco automobīlu ieraudzīs visā tā krāšņumā, viņam nāksies ziedot daudz laika un naudas. Automobīļu pirmizrāde ir tikai viens no seno spēkratu starptautiskā salidojuma Rīga 88 programmas punktiem. Salidojums bija visievērojamākais notikums kluba pastāvēšanas laikā.
Ciemiņi ieradās no Norvēģijas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Somijas, VDR un VFR, Polijas, Čehoslovākijas, tālās Austrālijas un arī tuvajām kaimiņu republikām. Salidojuma dalībniekus un skatītājs sveica nu jau mums pazīstamais princis Hohenlohe Langenburgs. Ciemiņi vēlējās ne tikai sev parādīt, bet gribēja arī uz citiem paskatīties. Latvijas antīko automobiļu klubu kolekcijā ir vairāk nekā 80 eksponātu. Turklāt tā biedriem pašiem pieder vēl apmēram 450 veco automobīļu, motociklu un velosipēdu. Ar to arī izskaidrojam ārzemju viesu, senās tehnikas cienītāju interese. Unikālās sacīkšu mašīnas Bugatti īpašnieks Karls Strēmers Rīgā ieradās kā seno spēkratu Starptautiskās federācijas ģenerālsekretārs. Mūsu priekšsēdētājs uzaicināja viņu apmeklēt vēl to brīdi nepabeigto muzeja ēku. Te atrodas arī kluba kolekcijas pērle, 16 cilindru Auto Union, ko savulaik izdevās burtiski izraut no preses apakšas. Restaurētais Auto Union, toreiz radīts speciāli kalnu trasēm, šodien ir vienīgais šī modeļa eksemplārs pasaulē. Trīsdesmito gadu beigās tas bija automobīļu konstruēšanas visaugstākais sasniegums. Pirms pusgadsimta uzņemtajos filmas kadros redzams, kā Auto Union uzstāda pasaules ātrumu rekordu Grosglockneres kalnu trasē Alpos. Beidzot, lielā diena pienākusi. Kluba godabiedrs, Latvijas valsts plānu komitejas priekšsēdētājs Miervalds Ramāns pārgriež lentīti. Centrs Mežciems ir atklāts. Firma Volkswagen dāvina muzejam jaunu eksponātu. Šķiet, ka kluba rekorda automobīļu kolekcijai pašai ir cerība kļūt par rekordisti. Kluba priekšsēdētājs Viktors Kulbergs, kas nu ir arī jaunā centra direktors, pieņem apsveikums un labu vēlējumus. 1989. gada martā Latvijas antīko automobīļu klubu uzņem Starptautiskajā federācijā, un tas kļūst par FIVA īsteno locekli. Jaunajā centrā Mežciems klubs sāk jaunu dzīvi.